Francija ir paziņojusi, ka atbalstīs Polijas nostāju par to, ka jāsamazina Ukrainas pārtikas imports Eiropas Savienībā. Nesen šo jautājumu skatīja arī Eiroparlaments, ja tam šeit kārtējo reizi ir interesanti Latvijas deputātu, lielo zemnieku aizstāvju pēdiņās pozīcija, ka tie paši spēki, kuri šeit nāk ārā no ministru kabineta, tur bučojas ar zemniekiem, saņem no viņiem paldies, stāsta, kā aizstāv zemniekus. Tur Eiroparlamentā Kalniete, piemēram, atbalstīja tālāku Ukrainas pārtikas importu pretēji poļu nostājai, pretēji Francijas nostājai. Šajā pozīcijā ir paredzēti jau zinām arī ierobežojumi. Tomēr jāņem vērā, ka mūsu valdošie jau no iestāšanās brīža Eiropas Savienībā ar Kalnieku priekšgalā vienmēr ir nodevuši Latvijas zemnieku intereses. Ja mēs atceramies kaut vai iestāšanās līgumu, tad Polija, iestājoties tajā pašā Eiropas Savienībā ar to pašu līgumu un tanī pašā dienā, saņēma uz vienu cilvēku 2 reizes lielākus eiro fondus nekā Latvija. Tāpēc, ka viņi, atšķirībā no Kalnietes, Repšas vai Švīķis Freibergas, nopietni piegāja sarunu procesam, veica sagatavošanās darbu un saņēma atbilstošu rezultātu. Kalniete, kas tajā laikā pirmajās rindās skrēja stāties Eiropas Savienībā, arī kā ārlietu ministre, vēlāk viņa kļuva pat par ēnu komisāri Eiropas komisijā uz īsu brīdi, kamēr tur pamanīja, kāda ir viņas kvalifikācija, ka viņa vienkārši neder un palūdza nomainīt. Kalniete piekrita dalībai Eiropas Savienībā ar nosacījumu, ka Latvijas zemnieki saņem uz 1 hektāru eiro subsīdijas 7 reizes mazāk nekā Nīderlandes zemnieki. Kaut arī pēc tam mums bija ar Nīderlandi jākonkurē vienotā tirgu. Protams, ka mūsu veikalos bija pilns ar šo te subsidēto Nīderlandes produkciju. Savukārt mūsu zemnieki izputēja, pārdeva zemi ārzemniekiem. Pēc tam, kad šī zeme jau lielā mērā sāka piederēt ārzemniekiem, tad pieauga arī subsīdijas, kuras šīs te lielās Eiropas dalībvalstis piešķīra jau lielā mērā paši sev.